acis. Ļoti labi. Tagad ejam nākamais uz priekšu. Un tad mēs pierakstīsim visu. Iesiežamies. Jā. Un tagad zīmējam astotnieku. Lai nīdam trajektoriju, ja lielāku pacenšties, ja lielāku. Jo šeit mums strādā gan plecs, gan arī visu lāpstāvis. Reku te ir roka, te nostiepās, linkmaskuls uzreiz, tas ir tas, kas vajadzīgs, ja? Un tagad hop, 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 viss plecs lido. Labi, rūksnis, ja? Tas pats. Hop, 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 hop. Tas brīvāk ir. Ļoti labi. Būmu īsti neredzu. Jā, tagad redzu. Jūs izdarat un jūs stāstat. Es domāju, ka nē, ka jūs darat. Un es piekomentoju. Jo jums ir jāatcerās, jo tad jūs pēc tam jūs dzirdēsiet, ko nepareizi darat. Tajā brītiņā, no tā viedokļa. Jo es izdarīšu, es te pareizi izdarīšu, jūs tās nianses nenotiesiet, kas vairs nesanāk. Tā, no kura brīža sākām? Vai sarunāts? Tā darīsim, noliekam tad pociņu. Tā. Galva tiecās debesīs, ja? Burniņu vairāk, iemācam sevis. Ļoti labi. Tas labi. Pamēģinām šo vietu nedaudz pasaukāt laukšu. Jā, un tagad. Nu, padarīt. Ļoti labi, jā. Un tagad šajā vingojumā būs ļoti svarīga elpošana. Tas, ko mēs darām, mēs pagriežamies uz šāniem, atkal mēs pozējām, un tagad mēs ar ieraugu pievelkam buļļu klāt, ar izaugu stūņām uz sijām. Atsitās pēc sijām, nāk atpakaļ noķerās arī cimdums. Jā. Un nedaudz uztrenējam. Tikai mēs nedaudz padodamies ar ķermeni. Saplūstam ar to būtni. Jums nav mākslīgi, tas jādara. Kāpēc es saucu par airēšanu? Tāpēc, ka visi parasti cenšās darīt šitā, ja? Nē, mums sākumā aiziet plecs, ar roku ir atpakaļ. Ar pleci jūs airējam. Tad, kad es airēju, man strādā būtni. Redzat? Būtni. Kājas, jūs pārnesat svārt no vienas kājas uz otru kāju. Sākumā mēs liekam viņu apakšā, maksimāli apakšā, cik varam. Jā. Un mums ir tā kā sēdus bija liekšanās uz šāniem. Noliecam uz vienu austiņu, visu turam un tagad zīmējam. Varam ar kājām vēl paiet tuvāk. Es redzu, ka varat. Tā, lai maksimāli mums ir šeit viss izspīkst uz augšu, ja? Lai šī vieta var